Esiet sveicināti NRA.LV sarunās. Šī būs kārtējā saruna, kur nav intervētāji un intervējamies, bet būs vienkārši sarunas starp diviem sarunbiedriem par politiku. Gan par ekonomisko politiku, gan arī par lielo politiku. Man ir prieks stādīt priekšā savu viesi, Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāja Arvila Šarādēna. Labdien! Sveiks! Tātad parunāsim par tautsaimniecību. Jo es saprotu, šīs valdības un šīs koalīcijas viens no galvenajiem jautājumiem tautsaimniecība. Un varbūt sāksim ar ziņu, jo man vienkārši radās jautājums, kāpēc tas pēkšņi nonāca dienas kārtībā. OECD paziņojumu un ieteikumu, ka tur tagad jāskatās uz nodokļu politiku, tā kā varētu celt nodokļus. Es negribu dramatizēt, jo OECD ieteikumi tie ir tikai ieteikumi. Mums nav pienākums viņus izpildīt, bet kas ir tas iemesls, kāpēc viņi pēkšņi pamodās? Tagad runā par fiskālo politiku, nevis par ekonomikas politiku. OECD brauc katru gadu misijā un viņi dod rekomendācijas savām dalībvalstīm. Tās tiešām ir laba grāmata, ko ir vērts studēt, skatīties. Daudz priekšlikumu ir bijuši izcili. Un OECD, piemēram, lai tādu ilgtermiņu ietekmē skatītos. Viens, piemēram, bija pieejamie mājokļi. Ja? Latvijā tas bija tāds, kas ir tie pieejams mājoklis. Tad tiešām toreiz bija ekonomikas ministrs, tad vienojamies, ka OECD palīdz mums arī ar rekomendācijām tieši Latvijai, kā darīt. Tad gāja pietiekami ilgi gadi, kad bija tā rekomendācija grāmata izstrādāt. Beidzot ir tagad pietiekami liela programma iet praktiski visos reģionos. Šobrīd notiek strauji pieejama mājokļa attīstība. Lai klausītāji vai skatītāji saprast, ir komerciāli tirgus mājokļi. Eiropā caurmērā ir 50–40% iedzīvotāji, kas var atļauties, un tad tā segmenta pašā apakšā ir sociālajie mājokļi. Cilvēkiem ir ļoti grūti apstākļi, tad viņiem iedod kādu istabiņu vai kur dzīvot, vai kādu mazu dzīvoklīti. Un pa vidi tā saucamie pieejamie mājokļi, ko Eiropas Savienības direktīva atļauj būvēt un valdībai piedalīties zināmu subsīdiju tam, lai tie būtu mājokļi tām ģimenēm, piemēram, skolotāji un nebūtu kāds inženieris vai jaunieši, kas sāk jaunu ģimeni vai kādu ģimeni, kur nekad iespējams nesakrās tik daudz, lai varētu atļauties nopirkt savu jaunu māju. Un tad pieejami māju, tādēļ viņi saucās pieejami māju, uz noteiktiem apstākļiem, tad viņi var būt ir valsts vai pašvaldība īres dzīvokļi pēc būtības. Un šobrīd tā programma ir aizgājusi tik tālu, ka tiešām ir gan ekonomikas ministrijas programma, kur ir fondu subsīdijām, tāpat tās ir, skatīsimies, kā iestulīt būs ar Eiropas Investīciju bankas piedalīšanos, būs apmēram 300 miljonu eiro liela programma. Ir pirmā lota, tagad ir 7 Latvijas pilsētās. Tā tad ir pirmie mājokļu būvniecība, tiks izsolīta rudenī. Tāda investoru diena jau bija, un tā tad ir liela interese par to programmu. Tā kā tas viens kaut vai OECD piemērs un daudz citi, bet atpakaļ pie tā OECD stāsta ir un par nodokļiem. Man liekas, drusiņi jārunā par ekonomiku, un tad līdzinājā valdība, tas politiskais cikls iet uz beigām, drīz jau mēs skatīsimies, vērtēsim, kā veidot jaunu koalīciju vai ko ievēlēsim parlamentā, un tad koalīciju. Un tad šīs varbūt nepārāk daudz par to tik runāts, bet viens no šīs valdības, vismaz es to saskatīju, un ar ekonomikas ministru, ka viens no centrālajiem uzdevumiem ir, tātad, kas manā portfelī bija, tātad pāriet uz šo aizsardzības finansējumu 5%, tas mehānisms ir iedarbināts un tā sistēma sāk strādāt. Un tai pašā laikā, lai nodrošinātu šos 5% aizsardzībai, tad bija jānodrošina ekonomikas izaugsme. Jo ja tā, uz kopumā 30. gadā jāaiziet apmēram uz 2,8 miljārdu izmaksām aizsardzībā. Ja? Tā ir milzīga naudas summa. Ja? Priekš Latvijas jāpiemina, ka budžets kopumā ir šobrīd 14 miljārdi. Ja? 17. 17. Jā. Tās ir milzīga naudas summas. Un, labi, šobrīd, ja mēs esam drusku 2 miljārdiem, bet tad mēs, tagad būs šogad laikam 2, bišķi pārējā, bet labi. Tad, restīvi, ir pārējot uz šādām summām, ir vienkārši jāatrod tas finansēšanas avots, un protams, mēs, ja ekonomika neaug, tas kļūst ļoti, ļoti sarežģīti. Ja? Un tādēļ bija tas valdības uzdevums stimulēt ekonomikas izaugsmi. Atcerieties, tā ekonomika stagnēja apmēram 2–3 gadus, ja? Un pēdējā gadā ir dabūta tā ekonomikas izaugsme, tur ļoti daudz komponentu kopā sakrīt, kādi 11, bet kopumā tas pirmo ceturksni mēs noslēdzām 2,5% izaugsmi. Labi, tagad būs nedaudz kritums,
ir Eiropas komisija plānoja, ka būs 1,4, prognozēja 1,4, bet tikko bankas jaunā prognoze saka 2. Labā ziņa ir tā, ka tuvu austrumu krīze, kas pasliktinātu ekonomisko situāciju, šķiet, ka varētu noslēgties tagad ar labu risinājumu. Ja tas tā beidzās, tad iespējams, ka mēs būsim virs 2,5. Koridorā starp 2,5. Ja? Bet tā svarīgā lieta ir Latvijai, lai mēs varētu arī nākamajos gados tikt ar šīm summām galā, mums ir jānodrošina ekonomikas izaugsme koridorā starp 3 un 3,5%, pilnīgi noteikti. Un tā ir tāda struktūrāla. Tā ir liela, ja mēs atceramies, pēdējais bija pēc nodokļu reformas, tad bija 4, man liekas. 4. Jā, bet mums nav citas alternatīvas. Ja mēs skatāmies blakus, ir Polija, uzrāda ļoti labu izaugsmi. Mēs redzam, ka tā Polijas, es varētu teikt, tāda tvaika fabrika, tāda powerhouse riktīgi. Lietuva nāk labs starojums no Lietuvas puses. Protams, mums ir drusku problēma reģionāli, ir Somija, 10 gadu bez izaugsmes. Mēs redzam Igauniju, arī Igaunijā netika varbūt veiksmīgi nodokļi. Viņi parāva nodokļus augšā, jā. Bet katrā ziņā mēs redzam, ka Lietuva ceļ uz augšu reģionu, un tagad mums ir jāsaņemās. Ja? Un te ir, manuprāt, ir laba pamata ielika, ko es gribu teikt, mēs par ekonomisko politiku runājam, man liekas, ka viena svarīga lieta, kad izdevās Saeimā panākt, kad bija tas, jāatcerieties, bija ziņojums par budžetu, ja, katru gadu. Tad pielikām klāt, tas vēl nav formalizēts, bet viņš ir kā tradīcija aizgājis. Man šajā Saeimā ir bijuši jau 3 ekonomiskās debatas. Ja? Man liekas, visa diena bija. Tas šo pirmo reizi bija, viņi paliek katru reizi iedzīvā. To es gribēju teikt, jā. Tas pirmais bija drusku tāds vērieni, tā teikt. Mēs apspriedām visu un par visu, jā. Un tad pēdējā debata bija tiešām daudz strukturētāka, jā. Un es redzu, ka viņš arī lēnām, tas ir interesanti, kā no tās Saeimas aiziet tas starojums, jā. Kad viņai kļūstot ar vien strukturētākai debatē, jā. Varbūt tur pat bija mazāk kritikas, vairāk, ka vajadzētu to un to darīt. Tu redzi, ka viņš iegūst tādu jau ietvaru un sāk veidot nacionālo ekonomisko politiku. Jā, un tas pēdējais, kas bija ekonomikas ministrija, nāca beidzot ar daudz iedzīgāku ziņojumu, nevis tur dubultot visu, un arī tas jau parāda to debatu kosmisko. Tad nāca tiešām ar ļoti konkrētu, man liekas, analīzi, un tā bija viena balstīta McKinsey metodēs, kas tad varētu būt izaugsmes punkti. Un tad bija 3 tādi, manuprāt, ļoti labi. Tas pirmais, kad ekonomikas mugurkaulu tomēr veido lielie uzņēmumi, mums jāliek akcents uz lielajiem un jāstrādā, lai lielie varētu augt ātrāk, ja? Dabūt to tempo, lai viņi kļūst globāli, un mēs ātrāk integrējamies lielās globālās vērtību ķēdēs, un maz uzņēmumi to īsti varbūt neizdarīs. Ja? Tas nākamais, kas attiecās pilnīgi uz visiem līdz ļoti maziem uzņēmumiem, ir produktivitāte. Ja? Absolūti mēs iepaliekam, to rāda arī pēdējais tas produktivitātes fóruma ziņojums, kas bija Latvijas universitātē, Bērziņkunga tas vadībā ir, kas rāda, ka mēs sākam zaudēt tirgus daļas tādēļ, ka ir ļoti, ļoti ilgi algas ir auguši ātrāk nekā produktivitāte, un neviena ekonomika to ilgi nevar izturēt. Tas efekts sāk iestāties tagad. Tas nozīmē, ka mums ir turpmāk jāiedzena visa automatizācija, kas ir, tas ir digitalizācija, bet patiesa digitalizācija, nevis elektronizācija, bet digitalizācija, ja? Un ar to mums iet ļoti bēdīgi. Ja? Tad ir otrs mākslīgais intelekts, milzīgs rīks, ja? Tā ir, pašlaik vēl diskutē, bet šķiet, ka ir tas, tie, kas saka, tā ir 4. industriālā revolūcija, ja? Tas ir, tur tiešām saka, tā efekts ir 1:20, ja? Tas ne 20 jāatlaiž, bet tas tu vari dabūt to jaudu, darbražīgumu, ko dara 20 cilvēki, ja tu pareizi izmanto to sistēmas, vai ne? Un trešais, kas varbūt arī ir pirmais, tas ir visāda veida automatizācija ražošanas uzņēmumos, jā, dažādi, kur var aizvietot ar robotiņiem vai skatīties, kādas metodas palīdz automatizēt vienu vai otru procesu, restīvi ar mazāk cilvēku skaitu daudz vairāk izdarīt. Tā ir tā produktivitāte, un trešais ir, man liekas, ka Renziņa kungs ir ļoti labi iesācis ar to lauku, novākt visu iespējamo birokrātiju no maziem uzņēmumiem. Nečakarējamies. Ja viņi ņemās tur 1, 2 vai 3 cilvēku uzņēmumu, atvieglojam viņiem to dzīvi, lai viņi strādā, novēršam to, ka lielie uzņēmumi, tā kā bija mikrouzņēmumu gadījumā, mikronodokļu gadījumā, sadalījās tur miriādēs mikrouzņēmumu, novēršam šo, bet ja cilvēki ir gatavi strādāt, ņemties, un atvieglojam viņiem šo te procesu, un lai viņi strādā un dara. Man liekas, tie būtu tādi 3 ļoti, ļoti veselīgi virzieni, ar kuriem varētu iet. Tā kā es gribu teikt, ka ekonomiskā politika ir iešūpota, un ja raugamies uz nākamo periodu, tad tur būtu 2 virzieni, kā ir jādomā, pirms vispār ķerās klāt nodokļiem. Tā problēma veidojas patiesībā 30. gadā,
Ja, tajā brīdī, kad beidzās tā ekonomiskā atkāpe. Ja, šobrīd tas pieaugums tiek finansēts lielā mērā uz deficītu. Un Eiropas ekonomiskās pārvaldības noteikumi to atļauj. 30. gadā veidojas 800 miljonu problēma. Bet tur ir līdz tam mums jāaiziet tātad ekonomiskās izaugsmes, tie stimuli visi jāveido, tiešām jāvienojas par viņiem, nevis jāstrīdās, bet jāvienojas, tad viņi jātur. Tad ir otrs, ir publiskā sektora efektivitāte. Ja? Varbūt, ka kādam ir kāda cita metode, bet viss, ko es esmu redzējis citās valstīs, tā ir tā uz rezultātu orientētā budžetēšana vai vispār valsts pārvaldība, teiksim, tāda nacionālās attīstības plāns, lielie mērķi, tad ir ministrija, sektorālie mērķi, tad ir programma mērķi un lejā ir pakalpojumi, kuram ir noteikts uzdevums, kur viņš jāsasniedz. Bet kas tam nāk visam līdz, ir efektīva izmaksa. Ja? Tas ir jāpierāda, tā efektīvā izmaksa. Ja? Tad, tu sniedz, izglītības, veselības aprūpes vai sabiedriskā pārvadājuma kādu pakalpojumu. Vienu piemēru var minēt valsts ieņēmuma dienests. Ja? Viņš ir vienīgais piemērs. Jā, bet es vienkārši valsts ieņēmuma dienestu nevar braukt visu laiku, tas ir vienīgais piemērs, kur ir kaut kas noticis fundamentāls. Tāpēc, kad vienkārši likās svarīgi parādīt, ka tas veids. Ja? Un tas, kā mēs skatījāmies valsts ieņēmuma dienesta darbību, ir pašizmaksa. Ja? Un tad izmaksa par iekasēto eiro, lai viņi būtu no sākuma, mēs skatījāmies, tie rādītāji ir lielāki, tad gāja tā cilvēku samazināšana, struktūras maiņa, un tas, ka viņi nonāca, tas ir, teiksim, valsts ieņēmuma dienests var pierādīt, ka viņa izmaksas ir efektīvas. Ja? Tas ir svarīgi. Un tas būtu svarīgi, ka jebkura, teiksim, izglītības sistēmas vadītājs, veselības aprūpes kāda sektora vadītājs vai, es runāju par satiksmi, viņš var pierādīt, manas izmaksas uz to konkrēto pakalpojumu ir salīdzināmas ar citu valstu līdzīgiem pakalpojumiem, un man viņas ir tikpat efektīvas vai efektīvākas. Ja? Tas ir tas, kas būtu nākamajos 3 gados. Mēs skriesimies šausmīgi ar laiku, bet tās ir tās. Un tikai tad, ja to izdara, tad var sākt runāt par nodokļiem. Ja? Ir, protams, nodokļos, kas būtu jākoreģē. Bet iepriekšējā valdība, mēs atceramies, runājot par tam vidējām algām. Tas stūmējs bija ne jau bizness, tā bija valsts pārvalde, kas stūma augšā. Neiebilst, bija absolūti makroekonomiska kļūda. Un tā ir problēma, kad Latvijai īsti nav savs galvenais ekonomists vai cilvēks tā kā... Mums nav. Bet tādam jābūt. Tas ir redzēju, to arī cēl trauks pie darba devēji, jo būtībā jau tev nožūst darba tirgus, ja visi ierauga, ir valsts pārvalde, ir tā, kur absolūti piekrīt. Ir nevienā valsts, sev cienošā valstī publiskā sektora darba samaksa neaug straujāk kā privātā. Viņi nedrīkst tādu būt, jo viņi vienkārši iztukšo privāto darbu tirgu. 2 gadus tas tā bija, tagad ir izdevies sabremzēt. Un šobrīd, tātad ņemot ārā resursi, tātad ir šie 850 miljoni samazinājumi, tas ir 3 gados, viņi jau sāk strādāt. Ja? Un vismaz tas, kam bija man iespēja redzēt 1. ceturksni, tas darba samaksas pieaugums tas publiskā sektorā ir aizgājis zem privātā sektora. Ja? Tā kā tas vismaz ir izdarīts. Cerējām to dabūt pagājušajā gadā, tā teikt, bija uzdevums 2,6, atceries. Bet tu pats atceries, cik ļoti pārkāpa viņa. Viņam ļoti daudz vienkārši spļāva virsū. Man jāatzīst, ka publiskais sektors māksla var aizstāvēt. Ja? Tur tā kā aizsargāt savus intereses. Man ir bažas, jo kas māk pārvaldīt publisko sektoru, tas ir vienotība, kurai ir pieredze. Jums jau tā pieredze gadiem, ka jūs netikāt ar viņiem galā. Man ir satrauc, vai šī koalīcija kritika vietā ir, restīvi, tas iepriekšējais gads, bet mums jāsaprot arī, ka mēs skatāmies, labi, politiķi ir 100 politiķi Saeimā, valdībā ir 13 politiķi, labi, viņiem ir biroji iespējams, kuros ir varbūt 3, 4, varbūt 5 padomnieki un tā tālāk. Bet pamatā, ja tā mašīna ir 49,000 publiskā sektora darbinieki, kas ir pakļauti, tā teikt, valdībai. Ja? Un ticiet man, tur cilvēki ļoti labi pārzina, kurā vietā, kas ir jāuzraksta. Nešaubos. Ja, kurā un ar labāko gribu taču nevar ministrs izlasīt visus papīrus līdz galam. Tu kaut ko vari, protams, apstīties konceptuāli, bet pamatā ir tā, kā tas ir. Un man jāatzīst, tā bija rūgtmācība ar to, kā tas notika. Un tad bija atsaukt, ka te ir tā, un tad valdība te vēl nolēma un tā tālāk. Un tas pieaugums joprojām bija. Mēs neietrāpījām tajā 2,6. Jā, kļūda atzīst, bet šogad vismaz tā 1. ceturkšņa
nopirkšana līknes rādīga, un viņš aiziet zem, un tā ir viena makroekonomiska stabilizācija. Mēs to jutīsim, es domāju, tādā vidējā termiņā, un es domāju, tā ir daļa no ekonomikas tādas izaugsmes un izaugsmes plāna. Tā kā tas ir. Tur bija vēl viena lieta. Tad mēs atceramies, Evika par to runāja Siliņa kā premjera, kad tieši bija runa par tām izdevumiem un par valsts pārvaldi, ka tur samazinās birokratizāciju, tā teikt, samazinās birokrātijas slogu, bet tos birokrāts neaiztiks. Kad nebūs nekāda tur, tā aparāta samazināšana. Kaut gan mēs labi redzam, ka mums sanāk tās līknes, kur iet iedzīvotājs skaita kritums pret nodarbināto valsts pārvaldē skaita pieaugumu, ka mēs tur arī tieši tāpatās kā ar to, kur ir arī tā nākošā problēma, kur mēs atduramies tādā ļoti riskantā trendā. Viņš ir uzrunājums jautājums. Jā, tas ir vēl viens veids, kā to darīt. Restīvi divas metodas, kā samazināt izmaksas. Brutāli pateikt, jums būs, atceraties, kā bija, 8. gadā atbrauc valodas fonds, tā ir 30% mazāk. Tu jau valdes jau to realizēja. Ja kādam nepatīk, tad varat iet. Diemžēl arī diezgan liela iedzīvotāja daļa piecēlās un arī aizgāja. Iedzīvotāji, bet ne valsts pārvaldes darbinieki. Valsts pārvalde arī būtiski, bet katrā ziņā tā reakcija bija tieši tāda. Ja. Tā otrā ir tiešām iet un skatīties objektīvām izmaksām. Un tur mums ir problēma, jo, teiksim, valsts pārvalde arī mēģina uzreiz tikko ir kāds rīkojums, viņi skatīties unificēt. Tad, kad bija domāts, ka te ir 2,6 pieaugums, tas bija limits, zem kura lūdzu jums ir mandāts rīkoties. Ja? Iespējams, ka te ir kāda labāka un ja kāda sliktāki, tad tā teikt, tie var varbūt iet mājās. Ja? Tur, diemžēl, tā pieeja ir pie tik milzīga cilvēku skaita un pie vāja tās cilvēku vadības, tā pārvaldības, diemžēl tas strādā ne tādā veidā, kā to varbūt varētu gribēties. Tagad taisnības labad ir jāpiemina, ka ir objektīvie pieaugumi valsts tajā publiskajā sektorā, tā ir aizsardzība. Ja? Tātad armijā ir, vismaz cik man ir zināms, vismaz papildus 500 karavīri, kas ir profesionāli. Kas ir labā ziņa. Tas mums jāatzīmē, ka tā ir labā ziņa, ka mums ir drošība. Tas iedzīvotāji, bet tā drošība aug, un tas ir, vai ne? Un tur ir tieši tāpatās ir lielāks jaudas, šķiet ir uz robežas šobrīd. Ja? Tā kā, restīvi, tas cilvēku pieaugums ir, un tas, ko mēs redzam, restīvi, tas noticis tā paši ietvaros. Tas skaitlis īpaši neaug. Ja? Neaug. Tā pašā laikā ir tas, ko es teicu, tā brutālā metode, kas samazinātu, tā var darīt, bet es domāju, ka mēs no tā neko neiegūtu, jo tur bieži vien ciest iespējams ne tie, kam būtu, tā teikt, jācieš. Ja? Tā ir sliktā ziņa, kad aiziet tie, kuri var atrast darbu, un neaiziet tur, kas nevienam nav vajadzīgi, un tev paliek pārpalikuma tāda metode menedžmentā. Tāpēc es gribu teikt, ka būtu ļoti, ļoti svarīgi tagad ir tā diskusija, kas ir ap valsts pirmā ierēģņa izvēle. Ja. Tā ir diskusija. Tā ir interesanti. Tur bija komisija, atlases komisija. Man jāsaka, nefanoja par šādu komisiju, kāda bija. Tur bija Finanšu ministrijas valsts sekretārs, Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs, Labklājības ministrijas valsts sekretārs. Laikam galvenais bija vadošais, bija Iekšlietu ministrijas valsts sekretārs. Un tagad mēs sev atlasīsim priekšnieku. Ja. Tā nekur citā pasaules malā nenotiek, kad atlasīs, tā teikt, galveno ierēdni. Tur es domāju, ka galveno ierēdni jau apstiprina ministrs kabinets, un tā bēda jau ir tāda, ka viņi atnesīs to vienu kandidātu, kuru viņi būs atlasījuši. Kabinetam noliks uz galva. Bet vēlreiz pats princips, kad ir, tā īsti nekad nedara, ka paši sev atlasa priekšnieku, ne? Var arī tā, tas ir noteikti veidi organizācijas, kur tā dara, bet šajā gadījumā, man liekas, tā nebija pareizā metode. Tas, ka darīt to bez konkursa, es teiktu, ka ļoti bīstam, tā nedrīkstētu darīt, bet tas, ka izmainīt to konkursu komisiju, ja, to pilnīgi noteikti, manuprāt, būtu jāstāsta, būtu jābūt kabinetu locekļiem un būtu jābūt arī sabiedrības pārstāvjiem klāt. Ja. Un tiešām izdiskutēt, ko mēs meklējam, kas tam cilvēkam ir jādara. Vienmēr meklējot galveno vadītāju, izrunā, kur organizācija tā teikt ir krīzē, vai izaugsmē, vai plato fāzē, un tad attiecīgi meklē tādu vadītāju. Vai tas ir pārmaiņu vadītājs, vai, teiksim, efektivizators, vai arī cilvēks, kas spēj, tā teikt, vadīt arī varbūt tādu, to plato fāzi, vai ne? Par to vajadzētu vienoties, un pietiekami ātri šādu cilvēku mēģināt varēt atrast, ja būtu, piemēram, es izmantotu kaut vai headhunter kompānijas, skatīties, kāda ir, bet radīt cienījamu tātad to novērtēšanas
cienījams vidi, cienījam procesu, un no tā tas rezultāts būtu ļoti atkarīgs. Un kādēļ par to runāju, ir pilnīgi skaidrs, ka publiskam sektoram nepieciešama modernizācijas programma. Mūsdienās ir ļoti daudz elegantu metožu, kā ar to strādāt, kā novērtēt katras atsevišķas vienas kompetences to vērtību. Jā, tas, man liekas, pats svarīgākais. Valsts pārvaldē, jā, kā es teicu, 49,000 cilvēku, bet cilvēki dara ļoti, ļoti atšķirīgu darbu ar milzīgi atšķirībām atbildībām. Jā. Vieni vada, miljārdiem lielus infrastruktūras projektus. Vada un nevada, bet viņa atbildība taču ir. Mēs visi sarkanām ausīm sēžam, klausamies, kas tur notiek. Jā. Cits ir atbildīgs par miljārdu lielu valdības parādzījumu izvietošanu starptautiskos tirgos, un tas ir jāizdara pēc iespējas labāk, un citam varbūt tā atbildība ir krietni mazāk, ar mazāku ekonomisko ietekmi. Un es šeit, ka šeit ierēdniecībā nav pareizi tā, ka tagad visiem vienādi ir jāmaksā, un to tā nedrīkstētu darīt. Tiešām jānovērtē tā atbildība, kāda tā ir ietekme kopējā. Priekš tām ir profesionāls institūcijas, kas to var izdarīt. Ar to būtu jāveido tā atalgojuma sistēma. Otrs noteikti. Bet tas nozīmē, ka viņi būtu jāmaina. Tas, ko tu saki, kad ir jāmaina, jo šobrīd mums ir diezgan tāda robusta atalgojuma sistēma. Viņi ir robusti un mēģina, tu esi tur kādā 50. vai 27. pakāpē, un tad tur, man viņš atgādina tādu caru Krievijas laiku, un tad ir tā ierēdniecības sistēma, galvenais tik kādā rangā. Tad bija ranga tabula, un man liekas, ka tas īsti, ar to ir jāsāk, bet vismaz tad ir dziļāk. Bet piedod, otrs, kas, Filip, tas vēl viens ir rotācijas. Ja? Tas gan ir viens fundamentāls jautājums, kad cilvēkam, kas ieņem amatu, ļoti skaidri jāpasaka, ka tas ir tas periods, kur tu viņu ieņems, un jo tu labāk performēs tajā, labāk darbosies tajā laikā, tad tev attiecīgi novērtēs. Piedod, es vienkārši pabeigšu to savu domu. Un tad, ja mēs esam ieviesuši šos divus elementus iekšā, tad mums būtu jāiet pie tā es viņu sauc par gudro saraušanos. Ja? Piemēram, ir, es skatos, pašlaik labākā ierēdniecība, kas ir pasaulē, tā ir Singapūrā, ja, tad viņa tas noteikums ir kad gadā ierēdniecība kopumā tas aparātus, kas mums ir 49,000, viņš samazinās par, Singapūrā, es nevaru pateikt procentu šobrīd, bet, piemēram, mums pietikt jau ar 1 pirmajā gadā, bet piemēram, viņiem tas ir 2 līdz 3%, ja, viņi katru gadu izskata, kā var efektīvāk piegādāt to pakalpojumu, ko valdība piegādā. Valdība piegādā kopumā gan 1000 igauņiem, 1200 pakalpojumus. Ja. Mums bija 1001, atceries, bija repša, mēs tur gāja 1001 tagad ir, varam sazīmēs 3600, bet tas arī nav pareizi. Bet tad, ja mēs tiekam ar to galā, un kad mēs varam iet un skatīties, ka ar mazāku cilvēku skaitu mēs to varam piegādāt. Un tas uzliek tādu ārkārtīgi interesantu spiedienu, ka tiek vērtēts un tiek uzdot katrai institūcijai skatīties, kā šito pašu lietu var darīt efektīvāk. Ja. Un te nāk iekšā produktivitātes stāsts arī. Ja? Tā kā ir arī institucionāla kultūra. Ja tu kaut ko tādu gribi ieviest, tas nozīmē tādu kontraintuitīvu, jo ierēdniecības interesi vienmēr ir tomēr augt, nevis sarauties. Un iebūvēt iekšā saraušanos. Nē, tā ir dabiska, un tas ir pilnīgi cita kultūra. Bet vēlreiz, es gribu teikt, mums ļoti svarīgi, ka mums ir ļoti spēcīga tā valsts, es viņu sauc par valsts pirmo ierēdni, viņš un viņa komanda. Viņš arī ir galvenais ierēdnis. Viņš ir valsts galvenais ierēdnis. Diemžēl civila likuma mēs to viņa jaudu esam demontējuši, bet es domāju, jāatgriežas pie tā, ir jādod viņam tomēr tā institūcijai strādāt un jāievieš dažāda veida lietas. Un pie tam mums jau neprātīgas tās efektivitātes rezervas ir tagad. Valsts kase tagad pārņēma tātad darba samaksas aprēķini, ja, un grāmatvedību centralizēja. Ja. Iet tā kā pirmajā industriālā, tā kā toreiz Stellēm, ja, lauza un dusmojas, tad tie grāmatveži tur apkārt it kā atlaist, it kā nav. Vai ne? Tur, nespēja tā lieta, ka nekādīgi tā kā negribās, nav motivācijas atlaist. Būtībā, jo tie grāmatveži var atrast darbu, tajā biznesā jau ir darbs. Jā, bet tur ir kaut kā, mēs redzam, ka viņi visi tur levitē apkārt, kaut kā viņi saucās tagad savādāk, kaut kādi citi operatori vai kaut kas tāds, bet tur tas tiešām, prātam, neaptveram mūsdienās, bet tā ir. Bet attiecībā uz to ir tātad vispār grāmatvedība, tad darba samaksa, un tad, visas lielās un valdība, man liekas, ir liena, var skatīties arī kā uz lielu korporāciju, biznesa pakalpojumu centrs valdības, ja, kur skatīties visas pakalpojumus lēnām centralizēt vai vienā vai otrā aģentūrā. Vispār viss vajadzīgi, tie 3600 pakalpojumi. Precīzi, dokumenti, 3600, tie pakalpojumi ir iedzīvotājiem. Tas tā kā pēc iedzīvotājiem. Vai arī viņi ir vajadzīgi, vai iedzīvotājiem vajag
var, tā ir cits veids, tas par efektivizāciju, kad tu saki, no šī, Igaunijā to viņi apmēram ir izdarījuši, tad viņi saka, vai nu šitiem pakalpojumiem mainam standartu, vai no viņi atsakamies vispār izsvītrot, un tā gada nebūs. Bet jā, tā ir. Mēs jau ļoti bieži nezinām, cik daudz lietot tos pakalpojumus. Mums ir kaut kāda pakalpojuma, ka mums ir pakalpojums 3 cilvēkiem. Jā, bet ir tik daudz brīnumu, ir nezinu. Bet pasaka man vienu lietu. Tad valsts kanclers vadītājs bija tajā diskusijā izskanē, tam jābūt ir ierēdnim. Augstākā līmeņa ierēdnim. Kāpēc nevarētu būt ārpus tomēr pasaules, kas pastāsta to svaigo aci, nevis, piemēram, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieku vidus. Tas jautājums, vai status ierēdnis vai cilvēks no kurienes? Nē, kad runa ir par to ierēdņu pieredzi. Es runāju vairāk par pieredzi. Ka nevar būt valsts kanclers vadītājs bez ierēdņu pieredzi. Es nedomāju, ka šādam būtu jābūt. Ir drīzāk ir par to, ka var nebūt. Ir tas lielais politiskais diskurss ir, vai šim cilvēkam jābūt ir politiski neitrālam. Tā ir viena liela diskusija. Ja? Jo ir valstis, kur nomainoties koalīcijai, nomaina pirmo ierēdni, un tad tā ir politiski atbildīga persona, kura tad stūrē procesu, kurš ir tas ideja ģenerators. Viņš atskaitās politiski par kabinetu, kādā veidā notiek pārmaiņas publiskā sektorā. Iespējams, ka nākamajā politiskā kadencē mēs nonāksim pie šāda jautājuma, kad kāda politiski atbildīga persona būs atbildīga par reformām, jo tas uzkrājums ir tik liels, kas jāveic, ka iespējams, minēšu kaut vai premjeru parlamentāram sekretāram būtu papildus funkcija, piemēram, pret kabinetu atskaitīties, kā notiek reformas publiskajā pārvaldē. Iespējams, ka tas ir atsevišķs ministrs ar portfeli, par to ir jādomā, bet tas būtu tā kā daudz, bet premjeru biedrs. Nē, labi, tad tas droši vien jaunai koalīcija jautājums ne šobrīd, bet tas, ka tā persona ir jāstāsta pēc iespēja lielāka mēroga, ja, tas gan, ja, jo, piemēram, Igaunijā skatījos, kas ir bijis tās pašattīstošās birokrātijas, var teikt, ierēdniecības, viens no tiem lieliem motoriem bija Igauns, atvainojos, neatcerēšos viņu uzvārdu, bet viņš bija izbijis ilgu laiku, viņš bija augstākās tiesas tiesnesis, kurš beidz to savu kadenci, un viņš teica, es nākšu uz publisko sektoru un, teiksim, dzīšu, es redzu, ka publiskam sektoram jāattīstās, un viņam arī valdība deva mandātu, un viņš tiešām dzina uz priekšu ļoti, ļoti daudz metožu, teiksim, vienas valdības konceptu ieviešanu, teiksim, viņš bija aiz muguras tam visam stāvēja un tā tālāk. Tā kā es pilnīgi noteikti redzētu, ka tas ir cilvēks vizionārs ar redzējumu, kas ir jādabūt cauri, ar krampi, jā, un tad tiešām sāk visu to lielo mašinēriju kustināt, lai panāktu, lai viņi strādā daudz efektīvāk. Pat ne kustināt, bet laust. Tas tā kā vairāk īstās pēc laušanas. Es esmu tāds vairāk evolucionārs nekā es domāju, ja cilvēki jāmotivē ir. Ja viņiem nav motivācijas, viņi rīkojas ar bailēm, tad labi rezultāti nedabūs. Vai ne? Evolūcijas procesā apcērt evolūcijas kļūdas. Jā, var visādi par to runāt, bet man liekas būtu vizionārs, kas tiešām spēj to mašīnu panākt lielas izmaiņas, un to mums visiem vajag. Nē, par to es tev pilnīgi piekrītu. Tad jautājums tāds, vēl viens man, es saprotu, ka tā kā mums tā kā inflācija bišķi iet uz augšu, arī Latvijas Banka runā, arī prognoze aug uz augšā, mēs neviens negaidījām to krīzi, visu to saustrums un degvielas cenas mums paģēra, kad inflācija ies uz augšu. Protams, tas arī pozitīvi ietekmē budžetu. Neskatoties to, ka tur, piemēram, akcijas ir ieviest, tas ar PVN, lai noneutralizētu to akcijas palaid zemē, degvielai un lai tas loks nebūtu tik liels. Bet kopumā mēs zinām, ka inflācijas pieauguma laikā parasti budžets jūtās labāk. Vai tas šajā gadījumā attiecās arī uz šī brīža budžetu, ka daudz inflācija arī aug budžeta ieņēmumu? Tas vispārējais likumsakarības. Un, protams, ir inflācija un inflācija. Pirmais ceturks neizskatījās, kad viss tā gaidīja, vai pārnesīsies tā degvielas cenas pieaugums uz patēriņu, teiksim, precēm un piedāvājumiem. Tomēr izskatās sāk pārcelties un nepatīkama situācija ir Centrālā Eiropā, ir daudz nepatīkamāka nekā šeit. Un es runāju, es esmu arī ar Vācijas kolēģiem un Centrālā Eiropas kolēģiem tur Beļģijā, piemēram, degvielas cena bija 2,20, kurā mēs pat īsti neaizgājām pār 2 eiro. Vai ne? Tā kā tas sāk pārnesties.
pārnesties, un tādēļ arī centrālās bankas reakcija, kurā tiek pacelt procentu likme, viņi ir tāda, kā lai pasaka, signalizējoša, nevis reāli tāda likuma celšana. Bet, viņi nav traģiski, 25 bāzes punkti, tas nav nekas. Jā, bet viņš sāk signalizēt, ka centrālā banka reaģēs, vai ne? Viņi arī signalizē, ka viņi vēl 25 var piemest klāt. Jā, tā kā tie signāli ir tādi, un tā ir bankas, protams, bankas atbildība, teiksim, cenu stabilitāte. Jo, ja mēs apstāmies eiro, ir, skatoties, teiksim, kādus 6 gadus atpakaļ, ir zaudējis savu vērtību kā 40%, vai ne? Tā kā īsti mēs tā vairs nevaram. Cilvēkiem ir ietaupījumi un kas vēl nekas cits. Tā kā attiecībā uz to, vai tas ir budžetā, vismaz pirmajā ceturksnī tādi milzīgi pieaugumi nebija. Es domāju, ka mēs varam rēķināties gada vidū, ka tas varētu budžets pildītos nedaudz labāk, bet pagaidām Latvijā ir divas tās problēmas. Protams, tas ir enerģētikas, degvielas cena inflācija un pārtika mums kaut kā ļoti ātri reaģē. Tur ekonomikas ministrija cīnās un mēģina dabūt kaut ko. Skatīsimies, kā tur ir. Šodien bija arī Tautsēmniecības komisijā nedaudz diskusija par to. Kādā ziņā tur mums ir problēma. Izskatās, tā konkurence vēl pārtikas tirgu nav pietiekama, lai turētu zemes cenas. Bet pašlaik ir, protams, jā, bet piemēram, mēs plānojām, ka tagad piekritām, finanšu ministrija toreiz piekrita akcijas samazināt par tieši to daļu, ko potenciāli mēs varētu ieplānot vairāk. Cik man zināms, tas ienākums nav tāds no papildus no jauna tā akcijas, teiksim tā, no tās. No tās cenu pieauguma nav tik liels, tur jau viņš nosakt. Bet viņš nesedz to, ko mēs bijām plānojuši. Jā. Tagad valdība drusku negaidīt pieņēma, ka tā akcijas tiek saglabāta tāda līdz gada beigām. Lēšana tuvām, tas jau nav nekāds brīnums. Pārsteigums tas nav, bet viņi nav paziņojuši, kāda ir finanšu efekti. Ir jācer, ka tā kompensācija no tā, teiksim, kopējā cenu pieauguma būs pietiekama, lai to nosakt. Jā, bet pašlaik tādi mega efekti, es nedomāju, ka varētu būt uz valsts kasi. Mega efekts jau būtu, ja te būtu 8% Dievs pasarga inflācija, inflācija es teiktu Dievs pasarga, jā. Dievs pasarga, bet tad jau tie efekti ir milzīgi. Te jau mēs runājam par procentu punktiem, kas ir pieauguši. Jāsaka, kad ir tā inflācija, tad bija tagad, man liekas, dienas biznesa bija tikko nopublicējis, vai ne, tie divi lielie jautājumi. Vai ne? Viens veselības aprūpe, pieejamība, un otrais, ka dzīves dārdzība. Jā. Dzīves dārdzība, kurš ekonomists tad lasa, kad inflācija tā kā ir jau sabiedrība nokurtinājusi, ka tu ieej veikalā, ka tā ir, pagājušajā nedēļā bija viena cena, vai ne, un par to pašu pēc nedēļas iznāca ārā un tā kā maksā vai nedaudz vai tīkliņš mazāks. Plus vai mazāk, par to pašu cenu tas tīkliņš ir mazāks. Jā. Tā kā ir, es tā teiktu, tas, ko teicu, nedodies, jā, ka tā inflācija aiziet un atkal paraujās viss vaļā. Tā kā bet vai nebūs tā, ka šī arī ir jau vēl tas negatīvais efekts, kāpēc es runāju par to pozitīvo efektu, tāpēc ir jau negatīvais palielinoties likmei, arī aizņemšanās paliek dārgāk. Valsts aizņemšanās uzreiz arī paši 25 bāzes punktu pieskrien klāt. Jā, šie ir tādi kompleksi jautājumi. Ir protams, arī, kā pasaka, Latvijā ir klātesoši diezgan liela finanšu resursi. Iedzīvotāju uzkrājumi ir ļoti lieli. Tas ir, man liekas, gada beigās uz kontiem bija, konta atlikumi bija kaut 13 miljārdi eiro, un tas ir tiešām visi kopējie. Tad ir kompānija, dēļ tā mūsu īpašā korporatīvā ienākuma nodokļi bija arī gandrīz 10 miljārdi, 9,7 miljārdi bija konta atlikumi. Un, protams, tā kreditēšana aizgāja uz augšu, un kreditēšana, tikko viņi iet patēriņa kredīta zonā, tā, protams, pārdevēji, jums ir kredīti, mēs tagad arī varam kaut ko pacelt cenas, vai ne? Tā kā tirgus visu laiku skatās, kā ir vai nav tā resursa, un to līdzsvaru noturēt vienmēr valdībā ir ļoti, ļoti sarežģīti, vai ne? Tāpēc tā Hormuzas krīze galīgi, to austrumu krīze galīgi nebija laba šobrīd. Mēs jau viņu vēl sajutīsim, jo gāzes cenas, ja mēs skatāmies, naftas cenas ir noreaģējuši, gāzes cenas TTF nemaz tā tik ļoti nevis pasēdās, bet ne tik tik optimistiski. Tur ir galīgi traki, jā, tur ir tā cenu starpība. Reiz divi praktiski. Vienu brīdi bija vairāk kā reiz divi pret to, kas bija kaut kādā janvārī pat.
teiksim, tā prognoze, ka viņi būs 40% augstāk uz ziemas sezonu, nebūs mazāk kā 40% pret iepriekšējo gadu. Visticamāk, tas nozīmē visiem tiem, kas ir atkarīgi no gāzes apkures, jārēķinās ar lielāku izmaksu. Vai ne? Tā kā Latvija, man liekas, ļoti daudz cilvēku skatās dažādi citas alternatīvas un tā tālāk, bet tā ir, ja ir tāda ziema, kā šogad bija, mums bija tas augstais laika periods, bija garāks, kā 2 nedēļas. Ja? Tad ir jāveido noteikti veidu uzkrājumi tiešām, ja gadījumā uz ziemu, kad ir jāsmaksā lielāks rēķins. Tas, ko tu runā, tie noguldījumi, tie ir tas visi gatavojās grūtiem laikiem. Ne visiem ir tie noguldījumi, bet ir... Nav līdzsvars. Bet viņš rāda, ka ir iedzīvotājiem tas, ka nauda ir zaudējusi savu vērtību, restīvi preces paliek dārgākas un cilvēks sāk tā kā pagurt no tā. Ja? Un tad tas ir tiešām būtu ļoti svarīgi, ka ECB tomēr mēģina to cenu stabilitāti noturēt, jo tas jau jebkuras labas ekonomikas priekšnoteikums, ka cenas ir puslīdz stabilas un tu vari rēķināties ar to. Cilvēki jau slēdz līgumus uz vairākiem gadiem, tad viņi mēģina saprast, kas ir kas. Tā kā nebūs viegli. Mums vajag ekonomikas izaugsmu, cenu stabilitāti un vēl tik galā ar drošības jautājumu. Pēdējiem 30 gadiem neatceros, ka kāds būtu teicis, mums būs viegli, izņemot vienreiz, ka mēs zinām, ka naudas būs tik daudz kā nekad. Ne 2 reizes, un tad bija 7 traknieku gadi. Mums ir 2 folkloras, bet parasti jau saka, ka nebūs viegli un izaicinājumi lieli. Nē, bet viņš ir... Skaidrs, ka restīvi, mums ir tāda, man liekas, tā politikā ir divi virzieni, kas nepalīdz. Un tas viens ir populisms, vai ne? Un augošs, un to mēs redzam ar vien vairāk. Tāda vēlme ātri atrisināt visu ar kādu ļoti vienkāršu lēmumu. Vienu un ģeniāli. Jā. Un diemžēl tā situācija kļūst tik kompleksa un tik sarežģīta, ka ar vienu un ģeniāli tu nevari atrisināt visu. Un es saprotu arī premjeru, kur viņš, piemēram, uzrūc te par pētījumiem. Ja? Bet tas vienīgais veids ir tiešām analizēt datus un skatīties uz datiem, mēģināt saprast, kā tu vari un mēģināt prognozēt, kurš lēmums tev palīdzētu nonākt tev vēlamajā trajektorijā. Ja? Tad šodien tā kompleksitāte auga ar tādu ātrumu, ka ne tikai tur viens ministrs vai 2-3 eksperti ministrijā ar vairs situāciju nevar tikt galā. Tur tiešām ir vajadzīgi cilvēki, gan kas atbildīgi gan par kopējo, gan par fiskālo politiku, gan par ekonomisko politiku. Es tiešām domāju ļoti, ka valstī vajadzētu galveno ekonomistu, kas tomēr skaidro, es nezinu, kas mums bija tāda mēroga. Labi, Latvijas banka diezgan daudz to dara, bet kādreiz atceros, bija Andris Vilks, bija finanšu ministrs. Ja? Viņš kaut kā spēja kontemplēt par visu kopā un teica, mums būtu labi šito darīt, un mēs nonāksim tur un tur. Ja? Es minēju, piemēram, to darbu samaksu. Ja? Tas ir tas, kur tev ir jāsaka un jāvienojas, un tas mums jādara, jo tas vienkārši ir kontraproduktīvi, ja viņš nodīs pie sliktām sekām, ko mēs redzam. Tas būtu, tie ir vajadzīgi, restīvi, ir pietiekami daudz, tā valdība ir jāpār datos pamatotiem lēmumiem, nevis uz populismā, bet datos pamatotiem lēmumiem. Mums bieži arī ar datiem problēmas. Mūsu valstī ir tā problēma, ka mums ir datiem problēma, un tad ir otrs ir šī personības spēks, kad Vilkam izskaties, vai cik sāpīgi, bet viņš bija spējīgs pateikt arī nepopulāras lietas, skatoties acīs. Precīzi. Un te mēs nonākam pie viena cita fundamentāla jautājuma. Tas saskāros Pasaules banku, un tad mēs runājam par digitalizācijas procesiem, mākslīgā intelekta procesiem. Un tad viņi bija piedāvājuši, ka ja Latvija varētu, vienkārši runājam ar viņiem, ko Latvija varētu specializēties, tad viņi piedāvāja mākslīgā intelekta jomā, teica izglītības joma, tas būtu ideāli, ko jūs varētu izdarīt kā maza valsts un eksperimentēt ar modeļiem, ja kaut kas nepatīk. Pārāk nav tik lielas investīcijas, metat ārā un eksperimentēt, taisiet jaunas, un mums ļoti, ļoti visiem vajag šādas te valsts, kas to dara. Un tad bija pat viena konference Tehniskās universitātes atbalsta Nacionālā bibliotēkā un tā, bet tad viņi bija atbrauks tā komanda, tad viņi bija skatījušies un tā. Un tad viņi teica, digitalizācija jums ir tā teikt bēdīgi, vairāk tā ir elektronizācija, nevis digitalizācija. Ja. Par mākslīgo intelektu arī, tas ir vairāk tas tiek lietots individu līmenī, nevis kā industriāli. Kā sistēmiski, teiksim tā. Un ar to mums jātiek galā. Piemēram, kāpēc tas svarīgi, piemēram,
nonākam līdz datiem, mums ir jābūt strukturētiem datiem valsts pārvaldē, lai mākslīgais intelekts varētu strādāt savādāk. Tie būs tikai ChatGPT pavaicāt, kā es šodien nejūtos labi, ko tu man ieteici. Iedzer tableti. Bet ja tu gribi strādāt ar datiem, tev ir jābūt noteiktā kārtībā, sakārtotiem datiem, un tas ir pirmais lielais paveicamais darbs. Ko tu ievadīsi, tas tev iznāks ārā. Jā, bet tur nebūs. Viņš tavā vietā datus nesameklēs un neradīs viņus. Jā, tur bija, man liekas, pat speciāls vārds, kā tas saucās. Jā, bet tā ir fundamentāla problēma, kas ir jāatrisina arī. Dati mums rāda, kad Vienotībai bija nosēdies reitings. Tad kuri dati man jāprasa? Es kādreiz tas, ka LSMs rādīja. Kurš mēnesis tam ir jāprasa? Pēdējais, kas bija pieejams, bija 5,9. Jā, es zinu, bet kurš mēnesis tas ir tagad? Es domāju, tas bija pirms valdības krīzes. Vēl jau jaunā data nav. Skaidrs. Un es klausoties tevī, skatos, vai tu neesi sācis domāt patgriešanos partijas līderībā? Jo tavā laikā, kā priekšsēdētāja laikā, nevar teikt, ka bija labi, bija veiksmīgi gāja Vienotībai. Filip, aizējot. Tu jau nes atbildību, jo par to, kurien, zin, kā tu tā arī nevar pamest. Nē, es tā nevaru, jā, bet ir tā objektīvā situācija, kas izveidojās, ir teiksim, Eviks Siliņas valdība, tai brīdī pēc, teiksim tā, Stambulas konvencijas konflikta, pēc būtības iestājās pilnīgs vērtību konflikts valdībā. Labi, šī valdība, es skatījos šīs valdības deklarāciju, te arī nebija nekāda veltīts baigi daudz laika vērtību sadaļai, ja? Bet, ja viņas praktiski nebija. Tur, 4 mēneši. Jā, bet ir tomēr svarīgi katrai ģimenei vai katram kolektīvam, lai strādāt, ir jāvienojas, ka tās ir mūsu vērtības. Bet ir ideoloģiskā homogenitāte lielāka. Ideoloģiskā homogenitāte ir lielāka šobrīd, bet tajā brīdī vienkārši viņš aizsajuka pa vīlēm visu. Un tad jāsaka, premjeri nodemonstrēja tādus, manā izpratnē diezgan spoži kopā savākšanas talantus, kamēr noturēja to grupu un noturēja to valdību kopā strādājot, bet sāk veidoties ļoti liels tādu visdažādāko jautājumu uzkrājums, kas padarīja to situāciju vien sarežģītāku, un bieži vien tie jautājumi bija, kā pasaka, piemēram, Rail Baltica, viņš ir problēma, bet viņi nav atrisināti. Air Baltics, viņš ir problēma, bet viņi lēnām risinās, bet nav. Tad sākās IKT iepirkuma krīze, vēlēšana lietas, un tad bija kokrūpnieku, tā teikt, lieta. Un tu sāk uzkrāties, tie skandāli, viņi sāka krist viens uz otru. Un viņš beigās redzot, ka valdība savā starpā ķīvējās, mēs redzējām, tur tā teikt, dažreiz gāja trakāk kā sunima kaķi, tad iedzīvotāji sāk palikt uztraukties, un mums jāatcerās arī foni, drošības fons. Vēl droni sāk lidot. Un tad, protams, vēl droni pielika punktu, vai ne, tai visā, kad restīvi viņš nonāca pie situācijas, kad cilvēks sāk teikt, vai šī valdība ir rīcības spējīga, jo tie droni jautājums jau parādīja, kad nav labi vairāk, vai ne? Un tad viņš objektīvi sanāca visu kopā, kad arī tas reflektējās kā valdošās partijas reitingā vienkārši, kad viņš kritās. Es biju provokators tev prasot par līderību, bet vienalga, mēs runājam par vienotību un vienotības līderību, tad mēs saprotam, ka, un es arī saņēmu mājās pastkastītē vienotības avīzi, kur bija premjera kandidāte Evika Siliņa, un mēs tur redzējām, veselu rindu cilvēku tajā avīzē, kur varēja ar interesi lasīt, tur varēja nojaust, kuras jomas tad šie cilvēki pārstāv. Vai ir gaidāmas līderības maiņa vienotībā pēc šīs valdības krišanas, vai tomēr, vai nē? Es teiktu, ka šobrīd vienotībā ir tās pārgrupēšanās moments. Tātad mēs plānojam pabeigt visus tos darbus 1. jūlijā, kad nāk arī saraksti, premjeru kandidāti, programma un tā tālāk. Es domāju, ka tā pārgrupēšanās būs nopietna, vienkārši viņa nepieciešama. Vairākas varēšu komentēt 1. jūlijā. Tas ir ļoti svarīgi. Tu jau pateici, ka 1. jūlijas tas ir svarīgi, ka tu pateici datumu. Jā, bet tas ir iekšēji plāni, un kad pie tā tiek strādāts, un tiešām katrs jautājums tiek uzrunāts un vērtēts un skatīts kā tālāk. Tā kā, Es domāju, ka mēs ziņas un jaunums varēsim pēc Jāņiem gaidīt. Es domāju, ka vajag jāsturs Jāņus, un tad būs arī jaunumi. Bet tādas izmaiņas parasti jādara ir ar skaidrprātu.
Jo te jau ir svarīgi arī nodrošināt partijas iekšējo to stabilitāti. Ja mēs labi atceramies, ne jau man tev jāatgādina, kad tu kļuvi par priekšsēdētāju, kāda tur bija asa debata iekšā starp Piebalgu un Smiltēnu, un pēc tam bija Solvītas Āboltiņas debate ar Laimdotu Straujumu, kas noved pie Kučinska valdības rašanās un tā tālāk. Teiksim tā, vai cik šīs diskusijas nav vieglas un vēlreiz teikt vārds pārgrupēšanās ātri, bet viņš galīgi tāds nav. Ja, tas ir laiks baigi maz. Teiksim tā, respektīvi, man liekas, ka tā labā ziņa ir, Latvijai šobrīd ir stabila valdība, cilvēki ir tādā ziņā priecīgi, ka tur nav kašķi un valdība iet uz priekšu un strādā, arī ar droniem tiek galā, varbūt pa dārgu, bet kamēr tie franči varbūt, ka tā to var darīt, bet nē, skaidrs, tā darbība notiek, un šobrīd ir vienotība iedos laiks pārgrupēties. Ļoti, ļoti īsts laika periods, tā kā ir skatīsimies, kāds viss beigsies, jā. Vajadzētu 1. jūlijā būt rezultāti. Super, tad gaidīsim rezultātu. Cerēsim uz lielo izaugsmi. Cerās, ka izaugsme būs laba un 2030. gadā mums nekas slikts nenostāsies, bet mēs varēsim priecāties par lielo izaugsmi tajā sarunā 2030. gadā. Paldies par sarunu. Saruna bija ar Arvilu Ašerādeni, Saeimas Tautsaimniecības komisijas priekšsēdētāju. Paldies.